Šumīnska! Mārcis Bičevskis kā Rīgas sastāvā bieži parasti realizē bullīšus, pēcspēles metienus un skatīsimies, kā viņam veiksies šādā līmenī. Bruklers pret Bičevski un ripa vārtos! Māris Bičevskis! Skaisti apspēlē bērnu Bruklera. Ņižavīs stilā var teikt. Un Ņižavīs gan tur no uz otru pusi. Jaunam uzbrucējiem vēl viens papildus treknis plusiņš. Rīgas Dinamo uzvar ar 3-2 un izcils Māra Bičevska pēcspēles metiens. Uzvaras vārti Mārim Bičevskim. Arī paliek Vitis zonā, Ozoliņš. Iespējams, kapteiņi visvairāk arī pie 3. Un vārtīs, Andris Ozoliņš hat-trick spēlē. Jā, Cepuras laukumā mēs neredzēsim, protams, Čehovā, ja spēle risinātos Rīgā, tad nopietni. Noteikti laukums tika piebērts ar Cepuriem par godu Sandu Ozoliņu hat-trickam. Šī spēle ir pelnīta uzvara. Rezultāts taču vēl jāfiksē. Arnāstis grib ar kādu izreikināties. Ozoliņš iesaistās cīņā, ne tikai 2 vārtus ir gūs, bet arī parādīja saviem spēlētājiem, ka tomēr, ja šādi provocē, tad ir jāiesaistās cīņā. Tiešām atliek tikai pasmaidīt par šādām epizodēm, ko Lundmarks arī dara. Ko citu vajadzētu? Un Sandis Ozoliņš, protams, ļoti labi. Sandis Ozoliņš glāb savu jauno partneri, Cibuļski no Jablonska, jo, principā Sandis šeit nospēlēja vēlreiz parādot kapteiņu cienību piemēru. Spādas izspēļ paņēmiens. Akepāns, Kotsa, piespēle, Lukvenijus! Akepāns. Un tikai tagad skaties, es jau par kautiņš trāpa tiestas un biežāk arī mūsu hokejs. Sejā iebraukt šķirtam Akepānam Makāraus un turlīnī tiesas. Tā arī gadās. Gluži vai tā mēs varētu teikt šajā epizodē, bet man nekāda noraidījuma šķiet viņu nesekos. 2-1. Piespēle. Šķirts Akepāns! Atgriežās ar kūtajiem vārtiem. Kārsums metiens garām vārtiem. Miķels Rēdlīgs piespēl vārtu priekšā. Kārsums! Un ir vārtos! Jānis Bruks pieliek punktu šim maratonam. Vairāk kā 90 minūtes. Tā īsti, Jānis, tā īsti negrib skatīties, jo tas bija pārāk forši un pārāk mānīgi uz īsti brīdi. Tā vēsture ir viss, jā. Jau no spēles trešās trešdaļas mūsu vārtos ir Māris Jučers, uzpratījuši Krisam Holtam. Kas notika? Jā, labi. Es nezinu, kas notiek, bet... Bet esmu viss kārtībā. Miķelis Rēdlīgs, 2-0. Visām zonām mazāk par minūti. Atlicis spēlēt vairākumā, Miķelis Rēdlīgs. Lielisks izklājies! Miša, bravo! Tiešām, šis ir nopietns pieteikums top 7 augšgalam. Pagaidām ārpus konferences. Viennozīmīgi. Sajuka veseli 2 Atlanta aizsargi ar savām ātrajām raķetes kājām. Miķels Rēdlīgs viņus apskrēja. 3-2. Miķelis Rēdlīgs. Un tagad piespēles vārtu izies par 5 vārtī! 2-1 uzvarā! Fantastiski!
iespēja viņam uz vārdu priekšu. Viņš savu iespēju izmanto. Esam ieguvuši vienu uzvaru Nižņī Novgorodā izbraukumā un uz Rīgu dosimies labā noskaņojumā. Sērijā rezultāts 1-1 un visi dodamies uz arēnu. Grūtāk vai vieglāk? Jā. Klausies, te jau tik daudz stostos un nevar daudz parunāt, bet parādīsim šito arī publikai, jo, kā jau es teicu, ir bijuši daudzi svarīgi un skaisti, bet šie ir par tiem skaistākajiem. Un īstenībā jau mēs nevaram tā daudz zalīt vēl tos 100 nost, lai var noturēt. Vispirms tev rokas Paldies, pienes. liels, paldies par... Gan par to, ko tu izdarīji tajā mitišķu laukumā, par to smukumu, un, protams, arī par to svarīgumu, gan, kad mēs vinējām beidzot to Ulfu. Ulfu vinējām. Jā, tas arī pareizi, jā. Arī tā ir vēsture, Tā arī un tur tu savu rokas vēsture, pieliks. tieši tā. Gatavamies izlasei? Jā, tieši tā. Viss kārtībā.